Es šodien pastāstīju, kā cilvēkam būt laimīgam. 7 likumi. To zina Young Media Sharks tēt jaunieši. Es pastāstīju par iedvesmu, es pastāstīju par 2 misijām, kas ir jāizpild cilvēkam, par darbu un par cilvēku, mēs domājam mīlestību. Un pastāstīju nedaudz par valodu, kādai jābūt valodai. Un sagaidīju labus jautājumus. Tas jau ir pozitīvi, tas ir progress. Īstenībā tāda paša ziņa, ko es aizmirsu, jums pateikt, kāpēc vispār nāca, tas ir nosaukums, šis te viss ir atspulgā. Man tas ienāca galvā, ka īstenībā tā arī ir. Viens no dzīves skolotājiem, producents, kas man ievilka šajā nišā, šoubiznesā arī, to man vienmēr saka, ka reāli viss ir atkarīgs pilnīgi no tevis. Katra tava darbība, domas, visu tu pieeja spoguļu, pirmkārt tu apsties, kā tu esi novecojis, otrkārt puspras. Vai tev tas ir vajadzīgs? Vai tu gribi šķirties no tā cilvēka? Vai tu gribi pieņemt to darbu, tu apskaties spogulī un uzdot sev to jautājumu? Un tikai tas cilvēks tev spēs atbildēt. Un tas arī ir ar darbu, ar attiecībām vispār, jo viss ir atspulgā. Un ejot pa skolām, es stāstu par šo te vārdu salikumu, par vērtībām, jo man liekas, ka jauniešiem nedaudz ir mainījušās šīs vērtības, kad es mācījos, un tagad ir trendīgi pilnīgi nekas. Nekas neinteresē jauniešiem. Es cenšos viņus iedvesmot savdabīgā un specifiskā veidā tieši kā es to daru, jo atnāk kāds politiķis un stāsta visu to pašu. Reāli viņi stāsta visu to pašu, tikai vienkārši monotoni un esiet labi, neēdiet čipsus, nelietojiet narkotikas. Es to pastāstu, un galvenā recepte arī tā, ka es necenšos cilvēkiem teikt, kas ir labi, kas ir slikti. Cilvēks pats pieņems savu lēmumu, viņam tikai ir jāsaprot tas. Tāpēc aicinu, jo vairāk cilvēks atnāk uz šīm lekcijām, jo lielāka kvantitāte, jo lielāka iespēja, ka vairāk cilvēku mani sadzirdēs. Tas, ka es biju uz Rīgas Teikas vidusskolu, un pēc tam mani viena sieviete uzaicināja pie sevis ciemos, jo 12-gadīgā meita, kas tiešām mazs vecums, viņa iedvesmojās, viņa aizgāja mājās un pateica, mammai, tur vienkārši es sajūtu tiešām no šī cilvēka kaut kādu iedvesmu. Viņu uzaicina ciemos. Uz dzimšanas dienu es aizbraucu, apsveicu dzimšanas dienā un parunājam gan ar ģimeni, gan pilnīgi 6 cilvēki. Ģimeni, bērniem, par sociālajiem tīkliem, par visādām lietām. Meita uzspēlēja ģitāru, nofočējās, tur kaut kāds pārrakstīņš kaut ko, un tas viss tev paceļ tādos spārnos. Un tas ir vajadzīgs cilvēkiem, tāpēc es cenšos neatteikt tādās lietās. Tā kā es ceru, ka šis message kādā ziņā tiek sasniegts. Vismaz es cenšos to darīt, lai cilvēki paliktu labāk.